kliēkšanas laikā es varētu pazust, un viņi to pat nepamanītu. Beidziet kliegt viens uz otru. Man ir ļoti bail, kad viņi strīdas. Es mīlu un gribu būt mīlēts. Ģimene un bērni ir viena no svarīgākajām mūsu dzīves sastāvdaļām. Diemžēl reizēm attiecības izjūg un tās nav iespējams saglābt, lai kā arī mums to gribētos. Mēs visi zinām, ka bērnus iesaistīt vecāku problēmās nav pareizi, un tas viņiem rada traumu. Tomēr tik un tā reizēm rīkojamies pretēji. Neatkarīgi no tā, vai abi vecāki dzīvo Latvijā vai viens no viņiem citā valstī, pirmā palīdzība šķietami neatrisināmu strīdu gadījumā ir mediācija. Bērnu dzīvesvietas noteikšana un saskarsmes tiesību kārtības nodrošināšana ir galvenie jautājumi, par kuriem vecākiem jāvienojas pēc lēmuma par kopdzīves pārtraukšanu. Mediācija ir strīdu risināšanas veids, kurā profesionālu atbalstu nodrošina mediātors. Tā ir konfidenciāla, neformāla un brīvprātīga saruna, kurā abas puses ar mediātoru atbalstu pašas cenšas vienoties par savstarpēji pieņemamu domstarpību risinājumu. Mediāciju var izmantot ne tikai tad, kad vecāki nolēmuši izbeigt laulību vai dzīvot šķirti, un ne tikai tad, kad domstarpību risināšana nonākusi līdz tiesai, bet jau tad, kad radušās domstarpības, kuras pašu spēkiem vairs nav iespējams atrisināt. Arī pēc laulības šķiršanas mediācija ir noderīga, ja nepieciešams risināt strīdus par bērniem vai uzlabot komunikāciju. Lai atrastu piemērotāko mediātoru, ej uz certificētu mediātoru padomes mājaslapu certificētimediatori.lv. Šeit atradīsi plašu informāciju par mediāciju. Šajā vietnē varēsi atrast mediātoru sarakstu, kā arī kontaktinformāciju. Un, ja tev ir jautājumi, tad droši zvani pa tālruni 2 8050 777 vai raksti smp@smp.lv. Mediācijai ir vairākas priekšrocības. Pirmkārt, konfidencialitāte, jo sarunās nepiedalās sveši cilvēki, piemēram, bāriņtiesa vai sociālie dienesti. Otrkārt, tā ir lētāka un ātrāka nekā tiesvedība. Treškārt, abi vecāki lēmumus pieņems paši, tādus, kas abiem der, nevis tiesa pēc saviem ieskatiem. Ceturtkārt, mediācija veicina sadarbību un iemāca komunicēt, kas noteikti noderēs arī nākotnē. Un piektkārt, kad bērni jau ir pietiekami apzināti, lai noformulētu savu viedokli, tad mediātors var ieteikt mediācijā iesaistīt arī bērnu. Bērniem ļoti bieži ir risinājums. Ja strīds skar bērnus, tad lēmumi parasti jāpieņem iespējami saprātīgi, ņemot vērā bērna labākās intereses. Turklāt pats mediācijas process visu ērtībai var notikt gan klātienē, gan attālināti, un, ja tā ir ērtāk, pat brīvā dabā. Mediācijas ilgums katrā gadījumā ir atšķirīgs, un tas ietekmē arī izmaksas, kas ir atbilstošas mediātora stundas likmei. Par to puses vienojas pirms mediācijas uzsākšanas. Ģimenēs, kurās aug nepilngadīgi bērni, ir pieejama valsts apmaksāta mediācija. Programmas mediācija ģimenes strīdos ietveros tiek nodrošinātas 5 bezmaksas mediācijas sesijas, katra 60 minūtes. Ja viena no pusēm ir maznodrošināta, tad 7 sesijas. Mediācija palīdz ģimenēm veidot vidi, kurā bērni var pilnvērtīgi augt un attīstīties, un kurā vecāki sadarbojas bērna labāko interešu vārdā.